Labrīt, Latvija! Mani sauc pats Māris Ozoliņš, un šodien ir 6. vai 7. septembris, 2024. gads. Ārā ir fucking nenormāls karstums, mums ir 30, man ir 7 no rīta 35 grādi jau ir ārā, ja? Septembrī. Tāpat kā februārī, tāpat kā janvārī šeit. Iepriekšējais video, ja jūs skatījāties manu video, es domāju, ka lielākā daļa, kas seko manam kanālam līdzi, kas klausās mani, iepriekšējais video bija angļu valodā. Jo es drusku miksēšu iekšā, es darīšu, lai man arī Amerikā un Kanādā cilvēki saprot, ko es saku, ja? Lai viņiem nav jātulko tas viss. Iepriekšējais video, par ko es runāju, tas bija par to, kāda Malta ir lielākais sūds pasaulē, kur vispār braukt un dzīvot. Un es gan izvēju visu tulkošu to, ko es te iepriekšējā video runāšu. Ja, es neiztulkošu precīzi vārds vārdā visu, bet es no savas galvas runāju, un arī iepriekšējā video es runāju no savas galvas. Malta ir Eiropas Savienībā, bet viņa nekad nav bijusi daļa no Eiropas. Viņa vienmēr ir bijusi daļa no Āfrikas. Malta ir Āfrika. Tā, ka tu atbrauc uz šejieni, un tu paskaties visu, kā šeit viss izskatās. Tā ir pilnīgākā Āfrika, un vienmēr ir bijusi Āfrika. Cik daudz ir, teiksim, es tagad neesmu bijis Latvijā, teiksim, 12 gadus neesmu fiziski bijis Latvijā. Es pirms tam biju, kā es iepriekš minēju, uz 5-10 dienām aizbraucu, uz 1 dienu, uz 2 dienām aizbraucu uz Latviju. Es tagad fiziski neesmu bijis 12 gadus. Es dzīvoju Amerikā. Es nezinu, cik tur, teiksim, tā Rīga, Vecrīga vai Āgenskalns vai Ziepniekalns vai Jugla, cik viņas te ir tās pilsētas tīras un kādi tie parki vai ir sakopti vai kas, es to nezinu tagad. Ja, bet es pieļauju tādu domu, ka tur ir daudz tīrāks. Šeit ir, teiksim, visi maltieši, visi šitie no trešās pasaules valstīm iebraukuši, kas ir no Indijas, Pakistānas, no Āfrikas, no Senegālas, no Marokas un visām tām sūdu valstīm brauc iekšā. Viņi nezin, ko nozīmē tīrība. Pasies kā dokumentāro filmu pa Senegālu, ja, kas ir Āfrikas rietumu krastā. Tu pasies, cik tur viss ir netīrs. Tāpēc, ka viņi visu dara, tu apēdi savu to snikerīti vai to twiksu, vai vienalga, kas tev ir, tu atver vaļā cigarešu paciņu, tu visu met zemē. Viņi šeit tā dara. Maltas cilvēki, maltieši, paši maltieši to dara, un plus vēl dara visi no tās trešās pasaules valstīm. Tāpēc, ka dienvidos, ko es esmu ievērojis, tāpat dara. Meksika īstenībā ir tīrāka vieta nekā Malta. Es esmu bijis Meksikā, nezinu, es esmu tur dzīvojis. Meksika ir daudz tīrāka vieta nekā Malta. Un ir daļas Meksikā, kad tu aizbrauksi, teiksim, Cancūnas suburbs vai Puerto Vallarta, ja? Jā, tur ir, bet lielākā daļa tās ir tīras vietas, ja? Šeit, teiksim, es dzīvoju Birki Kara centrālā vieta, ja? Kur ir, man nav valeta tālu, man nav, teiksim, visi tie turisma objekti nav tālu, bet man viss ir netīrs. Es nekad neesmu mūžā redzējis tik daudz pudeles, plasmasas izmestas laukā, tik daudz cigarešu papīrīši, tik daudz šokolādes papīrīši, tik daudz visādi sūdi, cilvēku kakas ir piedirstas, cilvēki dirš uz ielām visur. Un tā ir liela problēma, tāpēc, ka šeit nav toaletes, ja? Vienalga, tu esi bezpajumtnieks, tu strādā vai ko, ja tev vajag iet, tu fucking padirst uz ielas, tev fucking nav toaletes, ja? Un tev jādirš uz ielas. Un te to visi cilvēki dara, fucking, tu nāc mājās no darba un tu saki, oh shit, man vajag padirst. Ko tu dari, tu vienkārši dirš uz ietves, ja? To viņi šeit dara. Un cilvēku sūdi ir visās lietās, zirgu sūdi ir visās, tāpēc, ka te baigi daudz zirgi ir, ja? Zirgu sūdi ir visās vietās ir. Viss ir piedirst, viss smird, jo īpaši tagad vasarā visi stūri ir piemīsti. Tu katru reizi kaut kur ej, teiksim, pa savu to sidewalku, ja, pa to ietvi, pa trotuāru vai kā jūs viņu saucat, ja? Tu jūti to mīzeļu smaku. Vienalga tas ir sieviešu vai vīriešu mīzeļi, bet mīzelis ir mīzelis, ja? Čuras ir čuras. Viņi smird visu laiku šeit. Nākamā lieta. Malta ir viens no mazākajiem ienākumiem Eiropas Savienībā. Statistikā, ko es skatījos, Ungārija,
Latvija un Malta ir trīs valstis Eiropas Savienībā, kurām ir vismazākais ienākums, vismazākās algas maksā, ja? Tas ir vēl viens, par ko jums vajag domāt. Ja jums domāja, ka dzīve šeit ir laba, jā, jums ir kaut kāds interneta bizness vai kas ir, bet jums fiziski jāstrādā uz vietas, šeit var nopelnīt mazāk naudu nekā Latvijā. Latvijā var nopelnīt vairāk naudu nekā Maltā. Malta ir pats zemākais, kur tu vari vispār atbraukt. Nākamā lieta, par ko es runāju. Cilvēki nerunā angliski. Šeit neviens nerunā fucking angliski. Neviens, bet ir cilvēki, kas runā, bet es teiksim, kur es strādāju būvniecībā, celtniecības biznesā, un neviens Indija, neviens Pakīs, neviens no Āfrikas, neviens no Irākas vai Irānas vai Afganistānas nerunā nevienu vārdu angliski. Un tā ir liela problēma. Tāpēc, ka šī ir oficiālā valoda Maltas un angļu valoda. Un tu saproti, cik grūti man ir strādāt ar tiem cilvēkiem. Man ir kaut kādi, 5 vai 6 cilvēki, kas strādā zem maniem. Cik man ir grūti ar viņiem strādāt, cik man ir grūti ar viņiem komunicēties. Es nevaru ar viņiem patikt. Un vienā dienā es urbu caurumu, man liels betona klucis nāk augšā no griestiem lejā, un es viņiem saku, nē, tur būs fucking liels betona klucis nāks, un tevi viņš var nosist, nāks uz galvas virsū. Viņi saka, ok, un viņi iet tajā vietā. Es saku, nē, tur. Viņi to nesaprot. Viņi tikai saka, ok, tas ir drošības aspekts arī no tā visa, ja tu strādā celtniecībā. Ja tu kādam cilvēkam pasaki angļu valodā, nē, tur nāks liels klucis tavu uz galvu, tevi nositīs, un tu nesaproti, un tu vienkārši turpini iet, es viņus nevaru fiziski raut ārā. Man ir viena alga, bet es viņam pateicu. Un pēc tam, protams, man tas būs manā atbildība, ja viņu tas klucis nositīs. Tāpēc, kad es viņam nevarēju novilkt viņu nost vai ko. Saprot, cik tas ir stulbi. Cilvēki brauc uz tādām valstīm un nerunā nevienu vārdu angliski vai maltas valodā, ja? Es, piemēram, runāju maltas un angļu valodā fluenti. Abās valodās var runāt. Nav problēmas, es iemācījos. Es atbraucu iemācījos maltas valodu fakinas 2-3 dienās. Sarežģīta valoda. Ne visi to var. Es esmu viens no tiem individuāliem, kurš var, es runāju, teiksim, latviski, krieviski, angliski, malta. Es kādreiz runāju vācu valodā, es tagad nerunāju, es pabeidzu skolu, es noliku eksāmenus, bet es neesmu runājis tagad kaut 20 gadus vācu valodā. You know, 1, 2, 3, jā, saprotu, es to visu saprotu. Monstag, Dingstag, Mittwoch, saprotu, jā, saprotu, kur runāju. Es spāņu valodu studēju, bet es nekad neiemācījos spāņu valodu. Bet ja es dzīvotu, teiksim, Meksikā vai Spānijā, tad ja es tur būtu uz pilnu laiku dzīvot, tad tās ir tās valodas, ko es arī fucking studētu, ja? Un es iemācītos, nav problēma. Nākamā problēma mums šeit ir, es negribu griezt kameru, bet te ir tie visi balkoni, ja? Teiksim, balkoni cilvēkiem ir 3-4 stāvu mājas, ja? Un tā, kad tu gribi mazgāt, man ir balkons šeit, ja? Es gribu mazgāt, man ir izurbt caurums, caur sāniem, un man ir truba. Un tā, kad es izleju ūdeni ārā, kad es sāku mazgāt to savu balkonu, man visi tie sūdi, man viss tas netīrais ūdens iet ārā uz ietves, uz trotuāra, bum. Un ja kāds cilvēks iet pa to ietvi, viņam tas viss tiek uz galvas. Saproti, es esmu santehniķis un gāzes licējs, un es pie sevim teicu, cik grūti ir ielikt to trubu kaut kur iekšā sienā, novest lejā un izlaist ārā zem zemes, kur ir perkolācija. Kāpēc to viņi vienkārši to sūdināk ārā? Teiksim, tu ej pa trotuāru un to pēkšņi ir balkona dušiņa. Nāk virsū visiem sūdiem, kas tev uz balkona zemes, ka tu vienkārši, un vienā dienā cilvēki arī, viņš izdomā vienkārši vienā momentā, viņš saka, es mazgāšu balkonu šodien tūlīt pat, ja? Man ir viena alga, kas tur iet lejā, kāds cilvēks vai kas ir, un citreiz es esmu lejā, un bum, man sāk visi tie sūdi uz galvas krist virsū. Paldies Dievam, ka man ir kaut kāda cepure. Es bez cepures nekur neeju. Paldies Dievam. Bet tev tiek acī tie visi tie netīrumi, tie mikrobi, ja? Iekaisums var rasties. Tas ir vēl viena lieta. Par algām mēs izrunājam, zemākais ienākums,
dārdzība, šeit ir ļoti dārgi, ja? Ja tu nepelni 4-5 tūkstoši eiro mēnesī, šeit ir ļoti grūti dzīvot. Un visi tie trešās pasaules idioti brauc iekšā, viņi nosit cenas, teiksim, algai. Kā viņi saka, cheap labors, ko nozīmē? Cheap labors ir tas, ka tev, teiksim, tu paņem tos cilvēkus iekšā, viņi tev strādā, teiksim, pa 3-4 eiro stundā, ja? Kur es nekad neesmu strādājis zem $40 stundā savā mūžā, tāpēc, ka esmu kvalificēts. Un šeit ir ļoti grūti dabūt tādus darbus, kur to maksās vairāk, teiksim, pa 8-10 eiro stundā. Ļoti grūti ir dabūt. Pat ja tev ir kvalifikācija. Tāpēc es saku, mēs brauksim atpakaļ uz Ameriku. Es šeit nevaru fucking tajā sūdā dzīvot. Es to izturēt nevaru. Tāpēc, ka dārdzība ir, tas visas izmaksas, teiksim, mans dzīvoklis, ko es tagad īrēju šeit, ja? 1300 eiro mēnesī maksā. Pa 3 guļamistabām un 2 vannas istabām un virtuvi. 1300 mēnesī. Un tu pelni, teiksim, ja tev ir 10 eiro stundā, tev jāstrādā nenormālās stundas, 260-270 stundas, tu labi, ja nopelni 2000 mēnesī. Labi, ja tu nopelni 2000 mēnesī. Un ja tev jāmaksā 1300, teiksim, mēnesī par dzīvokli, tev paliek pāri tikai 700. Tev telefons, teiksim, ir apmēram 15-20 eiro, kādu pieslēgumu dari, internets zem 30 eiro nav. Tev jāpērk pārtika, tev jāpērk drēbes, tev jāpērk visādi sīkumi, ko tev vajag tavai dzīvē vienalga. Tev jāielē mašīnā benzīns, tev jāmaksā pa mašīnas apdrošināšanu un visu pārējo, ja? Varbūt, ka tev ir kaut kāds, teiksim, mašīnu, tas ir paņēmis uz nomaksu, tev ir kaut kāds maksājums mēnesī. Katru 2000 var izdzīvot šeit. Ja vislielākais izdevums ir 1300, tu maksā par savu dzīvokli. Zin kā, jūs daudz to varbūt nesaprotat. Nākamā lieta ir tas, kad šeit, teiksim, celtniecībā nav nekādas kontroles. Teiksim, santehniku vai elektrību liek visi neizglītoti cilvēki, nav nekādas zināšanas, viņi nezin kodu, šeit arī nav nekāda koda. Tu liec, ko tu gribi, un kad tu ieliec visas trubas santehnikai, piemēram, es esmu redzējis tos Indijas, ja viņi strādā šeit, viņi liek tās trubas, it kā viņi ir iemācīti, kā salikt visu kopā, bet viņiem reāli nav saprašanas, kas ir velocity, kas ir gravity, kas ir 1%, kas ir 2% kritums trubai, teiksim, 1/4 pēdas vai 1/8 pēdas, cik jūs liekat, ja? To kritumu, vai tie 200 pret 1, ja? Vai tas ir 50 pret 1. Viņi nesaprot vienkārši matemātiku, un viņi nemāk izdalīt, cik ir, teiksim, 50 uz 2. Viņi saka, varbūt 26, varbūt 27, saka, varbūt ir tas 25, nē, jā, ir, nav. Viņi saka, nē, man liekas, ka ir 27, es saku, labi, 50 izdalas pusēm ir 27. Jā, tie fucking idiots, tas stulbeni. Tie tādi cilvēki strādā, un es to neuzpušu nekādu burbuli, tā ir taisnība, es to esmu izdzīvojis, es to esmu pieredzējis, es šeit dzīvoju 7 mēneši, es esmu strādājis, esmu dzīvojis ar visiem šiem cilvēkiem, un ja jūs kādreiz padomājat, ja jūs kādreiz gribat braukt, šitā nav tā vieta, kur braukt, teiksim, ja jūs gribat dzīvot. Ekskursijā labāk braukat uz Lanzarote. Lanzarote vai Kanārijas salas vai Spāniju, nebraucat uz to sūdu. Šitais Malta ir pilnīgākais, lielākais sūds. Šeit kliņšainas pludmales ir, šeit visur aizbrauc uz pludmali, te visur ir piemest ar alus bonģām, ar cigarešu galiem, ja, piemest, ka tu vienkārši gribi peldēties okeānā, viss ar cigaretēm ir kaut. Viss ar sūdiem, visām kādiem plasmasas mēslēm ir, visās vietās palīdz. Tā, ko es vēl neizrunāju? Es aizmirsu īstenībā, un ka es runāju par cenām, es runāju par to, es izrunāju dārdzība, jā, teiksim, ja tu pelni, teiksim, 1000 eiro mēnesī, piemēram, jā, average, cilvēki pelnā 1000 eiro mēnesī, un tev vīna pudele maksā 4,99. Vai tu varētu atdot to savu vīna pudeli? Protams, ka nē. Varbūt, ka vienu reizi kaut kādos Ziemassvētkos tu vari paņemt to vienu vīna pudeli, kaut kā sakrāt tos 4 eiro. Saprot, cik tas smieklīgi izskatās. Tev jākrāj 4 eiro, lai tu varētu nopirkt vienu vīna pudeli 12 mēneši. Un otra lieta, kas šeit notiek, ir šitie visi tie no trešās pasaules valstīm, kas brauc iekšā, tie visi pilnīgākie idioti, pilnīgākie huņas. Viņi atstāja savas sievas un bērnus savās Indijās un Āfrikās un visur pārējo un brauc vieni paši šeit strādāt gadiem. Viņi ir 8, 9 gadi, man ir cilvēki, kas pa 12 gadus dzīvo.
un nekad nav, un vienmēr tā sieva. Iedomājies, ka tev sieva un bērni, un tu atstāji viņu, teiksim, piemēram, Latvijā, tu atstāji viņu uz 12 gadiem, tā vairs nav tava ģimene, tie ir sveši cilvēki, tu viņus vairāk nepazīsti, teiksim, ja tu vienreiz gadu atbrauc uz brīvdienām uz kaut kādu nedēļas nogali un satiec savu sievu un bērniem, tā vairs nav ģimene. Un tai sievai, protams, kad ir jau citi vīri un viņai vēl vairāk bērni nekā tavai ir, un viņa dzīvo savu dzīvi, tāpēc, ka tu 12 gadus dzīvoši tajos fucking citās valstīs. Un ko viņi dara šitie te visi idioti? Kāpēc teiksim, īrē visi iet cenas augšā? Es īstenībā dabūju relatīvi lētu. Štāds dzīvoklis maksā 1700, es dabūju pat 1300 mēnesī. Kāpēc visas tās cenas iet uz augšu? Tikai tāpēc, ka šitie visi idioti, teiksim, 10 veči, pieauguši cilvēki, 35, 40 gadīgi, viņi īrē tādu pašu dzīvokli kā man, ja? Un viņi dala uz 10 cilvēkiem, un tur ir tikai 3 guļamistabas. Iedomājies, tas nozīmē, ka kaut kādi 3 vai 4 veči guļ vienā guļamistabā uz madračiem, ja? Teiksim, kas tā pat dzīve vispār ir? Kā tu vari tā dzīvot un dzīvo gadiem un gadiem un gadiem, un tava sieva un tavi bērni ir atstāti ārpus tās valsts, ja? Es, piemēram, personīgi nekad nekur neesmu braucis. Es vienmēr savus bērnus un savu sievu ņemu līdzi. Vienmēr. Vienalga, lai vai kas mums būtu, mums ir naudas, mums nav naudas. Ja es esmu izvēlējies braukt uz to vietu, tā kā es teicu, man vajag uz Āfriku, lai es varētu vienkārši, man bija mentālās problēmas, ja? Lai es varētu tikt vaļā no tā visa. Un tagad es braukšu atpakaļ. Tagad man ir, es izgāju tam procesam cauri, lai es varētu, teiksim, tikt mentāli, nevis finansiāli, bet mentāli uz savām kājām. Un tagad es esmu to izdarījis. Man vēl drusku ir darbs, man vēl drusku jāpiestrādā pie tā visa. Bet, jā, mēs brauksim projām un mēs vairāk nepaliksim. Es vienkārši visiem cilvēkiem, ja jūs nezinu, kas ir Malta vai kas ir, uzrakstat man komentus, uzspiežat tos te gaisā, ja? Subscription uzliekat, ja? Jo man katru dienu būs kaut kas jauns un jauns, par ko runāt, ja? Es runāšu gan angliski, gan latviski par ģeopolitiku, es runāšu par amerikāņu politiku un lielākā daļa būs par amerikāņu politiku, tāpēc, ka tas ir tas, ko es pēdējos 15 gados esmu pētījis un esmu dziļi iekšā tajā visā. Un es runāšu arī par tādām lietām, teiksim, kur es braukšu tagad nākamā vieta, kur mēs būsim, es atkal uztaisīšu video un es pateikšu, kā tur ir, jā, pēc 6-7 mēnešiem, kas nodzīvošu, bet es zinu, kur es braukšu, es esmu tur bijis, teiksim, 10 gadus nodzīvoju, 12 gadus nodzīvoju, braukšu atpakaļ uz to vietu, ja? Bet pirms tam man ir vēl viena vieta, kur man jāapstājas uz pāris mēnešiem, kur es drīz braukšu prom no šeit, un būs pāri mēneši, kur es dzīvošu vienā citā valstī. Tas būs Eiropā, un tur es atkal reportēšu no turienes. Un lai tas paliek noslēpums. Tagad sākat domāt savā galvā, wow, man ir interesi, es gribu zināt, kur ir nākamā vieta, kur viņš brauks, ja? Es esmu bijis 7 mēneši tagad, ja? Un, kā es iepriekš minēju to, kad es 12 gadi fiziski neesmu bijis Eiropā. Un šitā nav Eiropa, šitā ir Āfrika. Es joprojām neesmu bijis Eiropā. Labi, sunāšu jums vēlāk. Jums labs šodien sestdien, ja? Izbaudāt vīkendu. Aizbraucat varbūt pazvajot kādu zivi, aizbraucat uz savu dīķi, izpeldāties. Nezinu, uzcepat savas desiņus uz sava barbecue un vienkārši izbaudāt savu nedēļas nogali. Mani sauc pats Māris Ozoliņš.